Esmu Liepājā Jāņa Čakstes, Latvijas valsts pirmā prezidenta vārdā nosauktajā laukumā, un man blakām Vilmārs Vecvagars, Liepājas pašvaldības civilās aizsardzības daļas vadītājs, arī agrākais Zemesardzes 44. kainieku bataljona komandieris. Es ceru, ka es visu nosaucu pareizi. Prieks tev redzēt, prieks redzēt patriotiskus cilvēkus šeit Liepājā. Kā jums klājas šodien šeit un kā elpo Liepāja šodien? Nu, elpojam jau droši vien pirmsvēlēšanu gaisotnē. Un kā jau tu teici, ļoti skaista vieta, patriotiska vieta, un gan jauniešiem, gan visām paudzēm patīk šeit sanākt šajā laukumā. Un arī no Zemesardzes bataljona laikiem, tad savulaik mēs šeit esam noturējuši Zemesarga zveras ceremonijas, un tāda nozīmīga vieta, jā, šobrīd. Tu esi otrais numurs Nacionālās apvienības sarakstā pašvaldību vēlēšanās, kas tagad tūlīt ar roku jau aizsniedzams. Man Liepāja vienmēr asociējas ar mūziku, ar tām tradīcijām, ar to latvietības noturēšanu, kas palīdzēja izdzīvot tos smagos okupācijas gadus. Kāda Liepāja ir šodien? Kādi ir liepainieki? Kādas ir bērnu acis šeit? Kā tu redzi? Es teiktu, jā, Liepājā pirmkārt ir tā īpašā aura, bet kas saistīta ar mūziku, bet es teiktu, pirmkārt tie ir cilvēki ar viņu raksturiem, ar viņu neatlaidību, ar viņu mērķtiecību, un cilvēki kaut ko daudz ko sasniedz. Nu, tas ir gan mākslā, mūzika, gan ekonomika, arī mēs jūtamies labi, pašpietiekama pilsēta. Un es esmu liepainieks dzimis, un tad liepainieks līdz kaulam. Vai vējš Liepājā joprojām ir tik spēcīgs, ka telefonisti no stabiem tiek pūst lejā? Šodien, kā mēs skatāmies, laiciņš ir ļoti jauks. Netipiski jauks, bet ir vasarā jau tas ir jau tipiskāk, bet tas vēlais pavasaris, jā, tad tas parāda, kad vasara ir sākusies, un arī Liepājā šeit, un vējš, jā, viņš kaut kādos laikos ir, bet vasarā Latvija turisma sezona, pilns ar turistiem, un visiem patīk šeit. Jā, jūnijas ir sācies turisma sezona arī, laikapstākļi arī pamazām kļūst par tiem, kādus mēs gaidām katrā vasarā, bet tas, kas vispār notiek mūsu reģionā, protams, mēs nevaram paiet tam garām. Ir 4 gadi pilna, 3 gadi pilna mēroga Krievijas iebrukumam Ukrainā. Tas tieši skar arī mūs. Kā tu redzi to situāciju, kas notiek šobrīd? Varbūt paiesimies, un tad, pa Ukrainu sekoja līdz tām aktivitātēm, kas saistīts ar Ukrainu, un tur ir karš jau nav tikai 4 gadi, viņš jau lielam sākās jau 2014. gadā, kad Krievi mēģināja nožņaukt Ukraiņu neatkarību. Tajā laikā jau ar citām metodēm, ar hibrīdu karu, un arī daļēji aktīvs šis bija tas hibrīdu karš. Tomēr, 22. gadā tad viņi uzsāka pilnu mērogu karu, jo saprat, ka droši vien, ka tās metodas, ko viņi iepriekš pielietojuši uz Ukraiņiem, nestrādā. Un es varētu teikt, ka Ukraiņi ir tāda apbrīnojama tauta. Viņai ir ļoti izaugusi, spēcīga nacionālā pašapziņa, un viņi ir iemācījušies, viņi ir kļuvuši pa nāciju. Šī vārda tādā veselīgā nozīmē. Es domāju, ka mums, kā eiropiešiem, kā brīvai pasaulē, ir vienkārši jāturpina viņus atbalstīt. Tas ir mūsu pienākums. Ne tikai tāpēc, ka mēs varētu būt nākošie, bet mums viņiem ir morāls droši vien pienākums arī viņus stutēt, lai arī viņi nepakristu. Jo ir grūti cīnīties pret tādu milzīgu valsts kā Krievija. Nešaubīgi. Kas ir tās galvenās mācības, kas mums jāsaprot? Ukraiņi mums ir iedevuši laiku, jo tikpat labi, ja Putins būtu gribējis, varbūt viņš varēja arī mēģināt uzbrukt Latvijai. Noteikti. Kas ir tas galvenais, kas mums ir jāsaprot šobrīd, un kam mums vajadzētu gatavoties tam, ja kaut kas tāds var atgadīties pie mums?
Es teiktu un atbalstītu droši vien mūsu NBS augstāko vadību, kuri uzsver to, ka jāattīsta nepieciešamās spējas, un tās ir ne tikai tās spējas, kas ir šobrīd attīstāmas, bet arī tās, kas būtu arī nākotnē. Ko vajadzētu darīt un droši vien intensīvi, lai mūsu valsts varētu, teiksim, krīzes laikā veiksmīgi pretoties pret agresiju. Mums ir jāveido aizsardzības līnija Latgalē no pašas robežas, jo mēs redzam, cik smagi Ukraiņiem iet šīs teritorijas atkarošana. Tas nav tik viegli, un tas droši vien būtu nepareizs priekšstats, tad mēs viņu tagad ielaidīsim iekšpusē, un pēc tam mēs viegli dabūsim to teritoriju atpakaļ, ka viņš tā dos. Tā mums ir mācība, un tāpēc ir jāveido aizsardzības līnija. Es pat teiktu, iespējams 50 km dziļumā, ešalonē, ar visiem bunkuriem, un tā, lai karavīri var izdzīvot, un mēs redzam, ka izdzīvošana tur ir ļoti sarežģīta. Ir sevišķi, ja tev krīt aviācijas bumbas vairāk 1000 kg smagumā uz galvas, tad ir jāraukas dziļi zemē iekšā. Un tur parastais ierakums droši vien nepalīdzēs. Un tas mums arī parādīja to, ka, ja mēs šādas aizsardzības sistēmas izveidojam, kad arī pārējā valsts var sekmīgi eksistēt. Un tad pie šādiem priekšnosacījumiem arī civila aizsardzība var eksistēt, var atbalstīt militāro pusi un tādā veidā gan morāli, gan fiziski atbalstīt sabiedrību. Cik ātrā laikā var tādas līnijas uzbūvēt? Un kādām tur tām jaudām jābūt? Mums ir problēmas vienu žogu uzvilkt uz Baltkrievijas, Krievijas robežas ar Latviju. Jā, tā ir taisnība. Žogs pasargā labākā gadījumā pret migrantiem, un arī ne visos gadījumos. Šāda aizsardzības līnija ir gadiem jābūvē. Vēsturiskā pieredze, Maženo līnija, Manergeima līnija, tad Eiropā pirms otrā pasaules kara viņi tika būvēti 5-6 gadi un vairāk. Tā kā, jāparedz arī resursi tam ir, un tas ir tāds nopietns izaicinājums, kas valstī būtu jāpieņem. Protams, šī līnija nevar būt tā kā, lai nebūtu Francijas piemērs, kad vācieši apgāja šo Maženo līniju otrā pasaules karā. Jā. Tad mūsu Latvijas aizsardzības līnijai ir jābūt savienotai ar mūsu kaimiņiem, Leišiem un Igauņiem. Un tad, ja tur nav iespējas iefiltrēties iekšā vai izsist caurumu šajā aizsardzībā, tad viņi var strādāt un principā var gadiem tur stāvēt aizsardzībā, ja visi pareizie priekšnosacījumi ir salikti. Un vajadzīgās spējas šo visu atbalsta. Ja mēs par Baltiju runājam, tas, kas ir publiski izskanējis, varbūt daudz, kas nav izskanējis, ir tas, ka Igauņi grib celt gar savu robežu ar Krieviju kaut kādas aizsardzības līnijas, bet es īsti nevaru, protams, pateikt, neesmu militārais eksperts, cik tās ir lielas nopietnas, bet Latvijā mēs pagaidām kaut kā nedzirdam neko par to. Tieši tā, un manuprāt, Igauņu pieeja ir varbūt pareizāk, tāpēc, kad tu nevari uztaisīt vienkārši ierakumus, pastiprināts puķu zobiem un domāt, ka to viss ir pietiekoši. Labi, mīnu lauku vēl vajadzības gadījumā izlikt. Tev ir vajadzīgs izdzīvot arī karavīriem pie aviācijas uzlidojuma. Un tur ir, tas nozīmē, ka jārokas zemē, dziļi, līdzīgi droši vien kā Igauņi. Igauņiem arī tie bunkuri, viņus televīzijā bija demonstrācija. Viņi tur artilērijas šāvienu, bet
Es teiktu, ka droši vien būtu jādomā vēl tālāk un jāattīst, kad tās ir betonētas būves zemē iekšā, jo tas kaimiņš jau mums nekad nepazudīs. Ja viņš neuzbruks šī karā, kas potenciāli varētu rasties kaut kādos tuvākajos gados, viņš varbūt to gribēs darīt pēc paudzes vai vēl kaut kam. Un viņi varētu būt vienmēr uzlabojami, piemērojami attiecīgiem apstākļiem un nekādas tehnoloģijas, droni vai kaut kas tāds. Un vēl jaunās lietas, kas ienāk iekšā šobrīd aizsardzībā, viņas, protams, var ietekmēt, bet viņas nevar būtiski ietekmēt šādas te līnijas funkcionēšanu. Un šo te līniju, ja tu viņu vienmēr adoptē pie jaunās situācijas, tad viņi var būt vēl 100 gadiem noderīgi. Es zinu, ka tu strādā daudz pie tā, lai Liepājai būtu šī te krīzes gadījumā situācija pēc iespējas labāka, un jums ir plāni. Un tas, ko jūs varat atklāt, saprot, ka Liepāja ir viena no tām vietām, kur tas civilās aizsardzības darbs, tas nav formalitāte, tas nav tikai uz papīra, jūs reāli modelējat, kas varētu notikt, kurā brīdī un ko darīt, lai pasargātu cilvēkus pilsētu. Jā. Mēs esam droši vien Latvijā 3. pilsēta, kurā ir civilās aizsardzības struktūra. Kur vēl ir? Tad pirmā bija Jelgava un pēc tam Rīga parādījās. Un tagad mēs esam. Man savā ziņā ir vieglāk runāt arī par kara tēmām un šo te civilu aizsardzību pieskaņot tieši militārai krīzei, jo mana bagāža iepriekšējā man to palīdz. Arī esmu veiksmīgu komandu savācis, kur ir robežsardzes pārstāvis, lugtu pārstāvis un infotehnoloģiju pārstāvis, tad visu labāko no visām pasaulēm. Un doma ir šo te komandu vēl papildināt vēl ar 2 cilvēkiem. Šī tad ir miera laika struktūra, kura tieši nodarbosies ar mehānismu, ar procedūru sagatavošanu tieši krīzes laikam. Kā procesiem jānotiek, kā viņi tiks vadīti, kā civilās aizsardzības formējumi tiks organizēti jau šobrīd miera laikā, apmācīti un sagatavoti krīzei. Jāpāriet pār jau. Jā, un tātad šeit es saprotu, ka tas milzīgais risks, kas varbūt daudziem šķiet par to, ka, ja sākās Krievijas iebrukums, ka mūs, pieņemsim, Liepāja nobombardēs no jūras ar kuģiem, mēs saprotu, ka tas nav vairs tik liels risks kā agrāk šķiet. Tieši tā, jo situācija ir izmainījusies būtiski pēc Somijas un Zviedrijas iestāšanās NATO. Un mēs redzam arī šobrīd, kas Melnajā jūrā notiek. Tātad Krievu flote ir iedzīta kaut kādā stūrī. Viņas operēšanas spējas ir ļoti ierobežotas. Šeit viņiem pat sliktāk ir situācija, tāpēc, ka viņiem ir Karalauču apgabals un neliela teritorija piekļuva pie Sanktpēterburgas, pie Baltijas jūras. Līdz ar to tad viņu kuģu Baltijas jūras floti ir viegli neutralizēta, pat sabiedroto kuģiem pat nedodoties jūrā. Tad no sauszemes ar spēcīgām pretkuģu spējām to visu var izdarīt. Līdz ar to tad nākamajā konfliktā mēs saprotam, ka viņi nespējas dominēt Baltijas jūrā, bet tās būs NATO valstis, kas dominēs. Un kuģojamība būs iespējama. Un viena no tām kuģojamām ostām ir, protams, Liepāja. Kad iespējams, kad visai apgādēji būs jānotiek tur Liepāja, Ventspils, varbūt Rīga, šīs te ostas. Visai Latvijai sabiedroto spēku, tad varētu nākt arī iekšā. Jo, militāra konflikta gadījumā mums jāsaprot, ka lidojumi nebūs iespējami, un tad tā būs vienīgā, droši vien galvenā tātad satiksme ar pārējo pasauli. Par to, ko mēs redzam šobrīd Ukrainā, kā tu redzi, kur tas karš šobrīd atrodas, kas notiks uz priekšu? Es domāju, ka viņš ir iegājis tādā
ko angliski sauc par attrition warfare, jeb tāda nogurdināšanas karā. Un tas ir saistīts ar resursiem. Tad uzvar tā puse, kurai ir vairāk resursi. Vairāk tehnikas, vairāk cilvēku. Jā, ne tikai. Jebkur resursi ir, kad ir vairāk. Un resursi arī ir sabiedrotie. Un katrai pusē ir savi sabiedrotie. Un ir dažādi ietekmēšanas veidi uz tiem sabiedrotajiem. Un es domāju un ceru, kad tomēr rietumu puse kaut kādā brīdī gūs pārsvaru ar savu atbalstu Ukrainai. Un, jo man ļoti patīkās un simpatizē tas, ko šobrīd runā ASV likumdevēji, kongresa pārstāvji par sankcijām, un kas tiešām būs sāpīgs Krieviem, ja gadījumā viņi turpinās šo te karu. Un izskatās, ka viņi ir gatavi to turpināt, to karu. Līdz ar to tad kaut kādā brīdī, tas nenotiks uzreiz, bet kaut kādā brīdī tās sankcijas viņiem sāks tik sāpīgi ietekmēt, ka viņi nebūs spējīgi vairs turpināt to karu. Un tad jau redzēs, kā tas notiksies. Nu, ideālā gadījumā būtu, kad tā impērija sabruktu iekšēji, savu pretrunu rezultātā sadalītos mazās valstīs, bet visdrīzāk jau būs kaut kas pa vidu, ne? Un iespējams, ka viņi saglabāsies vienā vai otrā formā un tiks noslēgts kaut kāds miers, un tad viņiem būs kaut kāds laiks salaizīt savus rētus, vai ne, un kā tas vēsturē jau daudzkārt atkārtojies, tad viņi pēc kaut kāda laika atkal skatās, kam uzbrukt, vai ne, tad, mums ir jāgatavojās gan šīm iespējām karam, droši vien gan nākamajam, tāpēc es teicu, šī te aizsardzības līnija tad būtu arī tāda, drošības garantija arī turpmāk nākotnē, jo alianses ir, viņas beidz pastāvēt, bet katram jādomā primāri par savu drošību. Ne? Un tad mēs kopā ar savām reģionu valstīm to droši vien, ka varētu sasniegt arī. Jautājums, kas mani mulsina šajā karā? Skaidrs, ka esam Ukrainas pusē un viss, tur nav jautājumu. Bet tas, cik kūtri bet cik kūtri sabiedrotie tomēr sniedz to palīdzību, cik dozēti tas viss notika. Reāli taču sabiedrotiem tomēr ir milzīgs tehniskais pārsvars un modernākas tehnoloģijas, kas ir pieejams jau uzreiz, gan Amerikai, gan arī Eiropai varbūt netik ļoti. Bet Ukraiņi visu laiku tika barot tikai tik daudz, lai viņi nenomirst pavisam. Nevis, lai viņi uzvarētu. Jā, var piekrist, tieši tā. Vai tas nerada kaut kādas bažas par to, kas varētu notikt, ja pie mums kaut kas būtu? Vai sabiedrotie nostātos 100% mūsu pusē? Jā, te droši vien Jūs esat arī daudz bijis vairākās misijās kā militāra persona. Jā, es esmu bijis gan misijās, gan arī citos apstākļos, štābos pastrādājis. Un te droši vien jāsaprot, kad šī gadījumā ir tas Trumpa faktors, kas ir nostrādājis. Un otra lieta, kas Eiropā pēc 1990. gada sākās, bija tas pacifisms nāca virsū un tā sapratne, kad, nevis sapratne, bet tā iedoma. Krievija nav draudz, ja? Jā, tieši tā, kad atceros, mēs pat vienā no aizsardzības koledžas lekcijām mums bija viens no lektoriem, kurš mums stāstīja opciju par vēstures beigām, kad, principā, karu vairs nebūs, un tagad būs tikai kaut kādas dažas miera nodrošināšanas misijas, kur mēs brauksim, pabeigsim tās, ievies kārtību, un tad pasaulē iestāsies miers. Gluži tas tā nav. Līdz ar to tad ir nepieciešams tad veidot spēcīgs bruņotos spēkus. Tu nevari paļauties, kad citur tāpatās domā. Un tagad mēs redzam, tie procesi ir noveduši pie tā, kad
Eiropa ir diezgan, Eiropas valstu bruņotie spēki ir tādi diezgan bezspēcīgi palikuši. Nav arī ražošanas jauda. Nav ražošanas jauda, nav kapacitātes arī palīdzēt īpaši. Un viss ir atstāts amerikāņu ziņā. Un tas ir tā kā uz vienu kārtu uzlikts. Un tagad ir Trumps ir prezidents tur, un viņam ir drusku savādāk uzskati, nekā līdzšinējiem visiem prezidentiem. Un, jā, un tagad situācija droši vairs nav patīkama. Nevienam, kas... Es domāju, jā, mēs es sevišķi tomēr pierobežas valstīm. Cilvēcisko un tehnisko varbūt jaudu atšķirības šobrīd starp tas, kas ir mums, Jā. Kas ir Krievijai. Un Krievijai var daudz ko teikt, ka tur nav tehnoloģija vai kas, bet tāpat jau viņi tos ieročus un lādiņus saražo. Un gaļa arī viņiem vēl ir. Gaļa viņiem ir, un kapacitāte ražot viņiem ir, jo viņi savu ekonomiku ir uzlikuši uz kara sliedēm. Ko tas nozīmē? Mēs esam dzirdējuši kara ekonomiku. Cik ilgi tā var vilkt valsts? Labi, viņiem ir nafta, gāze, zelts, dimanti, visi izrakteņi, visi Mendeļejevu tabuli viņiem ir. Bet cik ilgi tā var eksistēt? Katrā ziņā tā nevar mūžīgi eksistēt, jo tas ir tomēr sāpīgi jebkurai ekonomikai. Tas dzīves līmenis nav vēl tik katastrofāli krities Krievijā, kad sāktos nemieri, kad būtu bats un viņi vēl kaut kā turās. Tas ir tas paradoks, kad visdrīzāk tās sankcijas patreizējās īpaši nedarbojās. Un plūst tāpatās tās preces tur iekšā. Un jā, dzīves līmenis viņiem ir pamazām sāk kristies, bet varbūt, viņi jau ir droši vien tauta tādi pieraduši, vai ne, kad viņiem lielu māniju iebaro propaganda, un viņiem jau ar to pietiek, vai ne? Viņam varbūt nevajag tur kaut ko tur labāku dzīves līmeni, bet viņam pietiek, kad viņš ir, tā varenības sajūta, vai ne? Un, jā, tas interesants paradoks ir. Bet es domāju, ka šī ekonomika viņiem pārāk ilgi droši vien nevarēs eksistēt tādā formā, tā kā viņa tagad ir, jo kaut kad tā nauda beidzās. Un es pieļauju arī, kad viņi paši to rēķinās, un tāpēc šobrīd tas karš ir tāds, tā kā viņš ir. Viņi grib Ukraiņus nomētāt ar savu gaļu, sagrābt vairāk teritorijas, cerībā darīt visādas šos te terora aktus, es pat nekautrēšos teikt pret civiliem iedzīvotājiem Ukrainā ar domu tādu, ka varbūt tie Ukraiņi tomēr salūzīs, vai ne? Un tad mēs dabūsim visu. Ja viņi jau tagad šobrīd iet uz visu banku, vai ne? Tā kā viņiem vajag visu Ukraiņu. Viņiem neder to, ko viņi šobrīd sagrābuši. Jā, viņi lieto visus ieročus, izņemot kodolieročus pagaidām. Jā, pagaidām. Es gan nedomāju, ka viņi tos sāks lietot, izņemot, ja viņi būs tādā situācijā, dzīvības un nāves situācijā. Bet šobrīd tā situācija gan nav tāda, jo viņi karo citas valsts teritorijā. Līdz ar to tad, tie argumenti par to, kad kaut kas viņiem būtu jādara savādāk, īsti vairs nav. Kas ir tā, varbūt, galvenā lieta Liepājai, ko vajag civilās aizsardzības jomā nākamos 4 gadus izdarīt? Mums ir jāatrīst civilās aizsardzības formējumi, jāizveido krīzes vadības centrs, jāstiprina pašvaldības policija, gan kapacitātes ziņā, gan bruņojuma ekipējuma ziņā, un droši vien sabiedrība jāpieradina pie domas, vai ne, kad labāk būt gataviem. Ja mēs atgriežamies pie pašvaldības policijas, kas viņiem trūkst un kāpēc viņiem to vajag? Droši vien jārunāja arī par hibrīdu tipu apdraudējumiem. Tātad zaļie cilvēci. Mēs atceramies, jā, Ukrainas scenārijas 2014. gads, to nevar izslēgt, un to daudzi jomas pārzinātāji arī runā. Līdz ar to tad, kaut kādā krīzes situācijā viņiem būtu jābūt automātiskiem ieročiem, būtu jābūt normālām individuālam aizsardzības līdzekļiem, bruņvestēm, kaskām un tam līdzīgām lietām.
lai viņi vienkārši spētu izdzīvot, jo tu nevari ar pistolīti iet uz tādiem zaļiem cilvēciņiem, kas ir bruņotas strelnieku ieročiem. Ar automātiem. Automātiem, jā, granātmetējiem un tam līdzīgām lietām. Kas ir Liepājā ar 5. kolonu? Cik stipra tā ir šobrīd? Es 5. kolona, vienmēr viņi ir bijusi, un Liepājā ir interesanti tas, ka viņi ir varbūt mazskaitlīgāki, bet viņi ir tādi skaļāki nekā citur. Un Liepājā viņi tā kā pie politiskās varas īsti netiek, viņi tur mēģina rauties, un paldies Dievam, ka viņi netiek nekur. Nozīmē, elektorātu viņam īsti. Un pamazām jau arī viņu tas atbalsts, manuprāt, sāk sarukt. Un arī tie, kas, ir, protams, tāda vatētā publika, kas tur pa Puķinu līdz galam, bet ir tādi, kas ir domājoši, un tad priekš kam mums to vajag, priekš kam mums to Krievu pasauli te vajag. Un pamazām, jā, arī cilvēki Liepājā, es tās salīdzinu, tās atšķirības ar Liepāju un Rīgu. Es aizbraucu Rīgas centrā, tur pilns ar krieviem, tur man uzrunā nekaunīgi krieviski, pat naudiņu prasa daiva, kaut kā, tādā valodā. Es tā, bišķi pat apstulbu sāku, un es saku, runā latviski, kaut vai, Liepājā, cilvēki runā latviski, var būt kaut kādi izņēmumi ir, bet, tad ar viņiem arī nerunā. Jā, šie 35 gadi Liepāja bijuši izaicinājumi pilni, sākot no tā, kad Liepāja kļuva atkal par atvērto pilsētu pēc padomju okupācijas, milzīgā kontingenta izvešana no šejienes, un Liepājai ceļš uz priekšu, tikai uz priekšu. Ja es dzīvotu Liepājā, noteikti par tevi nobalsot, Vilmār, bet es domāju, ka būs ļoti daudz cilvēku, kas tevi atbalstīs, un ne tikai 7. jūnijā, bet arī vienmēr uz priekšu. Paldies par tavu stāju, paldies par latvietību, un paldies par to, ko tu dari. Paldies! Jā. 2. saraksts Liepājā, Nacionāla apvienība.